arotbiedrības biedri un darbinieki. Šodien gribu jums pavēstīt Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības kopā paveikto ar dalību organizācijām. Piektdienu vēl pēcpusdienā mēs iesniedzām iniciatīvu Mana balss LV, kas skar koplīgumus. Kā padarīt šos koplīgumus efektīvākus, veiksmīgākus, tādus, kas risina papildus sociālās garantijas un darba samaksas iespējas gan arotbiedrības biedriem, gan darbiniekiem. Kāda ir šī būtība, par ko mēs tad aicinām parakstīties jūs ikvienu Mana balss LV mājaslapā? Tātad tas jautājums skar koplīgumus. Šobrīd nosaka koplīgumu slēdz arotbiedrība, un tajos gadījumos, ja koplīgumu puse arotbiedrība nav izveidojusies, tad to var slēgt arī darbinieku pārstāvi. No mūsu viedokļa šobrīd jāsaka tā, ka darbinieku pārstāvjiem vairāk pieder konsultēšanās funkcija, informēšanas funkcija, šī saikne ar darba devēju, un daudz svarīgāk ir veidot arotbiedrības uzņēmumos un iestādēs, un tām ir daudz plašākas tiesības, pienākumu saraksts, ko viņi var veikt, lai aizstāvētu darbinieku intereses. Jo darbinieku intereses var aizstāvēt labāk, tāpat kā arotbiedrības biedru intereses. Un mēs no savas viedokļa arī to piedāvājam. Var veidot tiešām arotbiedrības, un šīs arotbiedrības slēdz koplīgumus tajā gadījumā, ja kādā uzņēmumā šobrīd tas nav. Un tāpēc mēs aicinām pāriet šo jaunā kvalitātei. Darbinieku pārstāvi kļūst par arotbiedrībām. Un, protams, tur, kur ir darbinieku pārstāvi noslēguši koplīgumu, tas paliek spēkā, ka to neiet runa. Bet galvenais, kad ir šī juridiskā persona, ka darbinieks vienkārši darbinieku pārstāvis aiziet uz citu darba vietu, tad nepazūd šī saikne ar uzņēmumu iestādi, kurā viņš ir bijis darbinieku pārstāvis, jo viņš ir arotbiedrība. Un arotbiedrības biedri viens otru papildi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc mēs piedāvājam to, ka koplīgumu slēdz arotbiedrības, ja nav arotbiedrība, viņi var izveidoties un automātiski dot pienesumu. Kāpēc? Tāpēc, ka arotbiedrībai ir statūti, arotbiedrībai ir reģistrācija, viņai ir savi pienākumi, viņai ir sava pārvaldības sistēma, viņai ir gada pārskati, kas jāsniedz, un automātiski tas ir daudz nopietnāk. Tas ir daudz labāk kontrolējams arī no darbinieku, darba devēja pusi, arī skaidri redz savu partneri. Lūk, un tas mūsu priekšlikums ir sekojošais, kad arī attiecīgi, ņemot vērā koplīgumu ieguldīto darbu, jo koplīgumu slēdz parasti pēc darba laika. Šīs pārunas ir pēc darba laika, nevis darba laikā, kad, teiksim, stundām diskutē par to, kādas varētu būt papildus garantijas un ko mēs varētu dot pretim solīdu darba ražīgumam, efektivitātei uzņēmumam. Un cilvēki, arotbiedrības biedri, iegulda šo savu resursu, nervu resursu, vai diskusijas, reizēm arī astas, jo arī darba devējiem ir savs viedoklis. Tas ir arī naudas resurss, tas ir arī ekspertu piesaistīšanas jautājumi, prasmes, sarežģīts un smags darbs, kur veic abas puses, gan darba devēja puses, gan arotbiedrības. Tur vajag disciplīnu, tur vajag arī prasmes pārunās, saskatīt kompromisu iespējas, enerģiju, nervus, finanses. Un tāpēc tas ir tik tiešām nopietni, ka mēs sakām, ka tam jābūt pamatā ir arotbiedrība darba. Un otra lieta, ko nosaka arī Vācijas Satveresmes tiesa, Lietuvas konstitucionālā tiesa, tas ir tas, ka ja darbinieki arotbiedrībās ir ieguldījuši šos līdzekļus ar arotbiedrības naudu, veicinājuši šos koplīgumus, tad arī par šiem koplīgumiem un laiku, kas ir bijis pēc šī darba ieguldīts, gan diskutējot vispirms savā starpā, pēc tam ar darba devējiem, izdomājot priekšlikumus, kādus
pretimnākšanas varētu mēs arī attiecīgi darīt darba devējiem, tad mēs nonākam pie tās situācijas, ka mums ir koplīguma priekšlikumi. Un tad ir šīs pārunas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tad arī saka šī Lietuvas un Vācijas piemērs, ka par to naudas apmēru, kas ir ieguldīts pēc darba laika, pēc to enerģijas apmēru, tad arī var attiecīgi būt kāda sociālā garantija papildus šo prasmu izkopšanai, piemēram, vai kādai apmācību dienai, vairāk tieši darbiniekam. Šeit nav nekāda diskriminācija. Cita lieta – darba likumā noteiktās lietas. Darba likumā ir ļoti precīzi noteikts par vienādu kvalificētu darbu, vienādu darba samaksu, vienādas darba apstākļus. Lūk, tas ir tas pamats, kas ir darba likumā. Koplīgumā mēs vienojamies par to, kas ir virs darba likuma, kas nāk papildus. Kā darbinieks nāk pretīm darba devējam, tā darba devējs nāk pretīm darbiniekam. Veido normālu, līdzvērtīgu sociālo dialogu, kas ir Ziemeļeiropas, Skandināvijas valstu, Vācijas un citu Eiropas valstu sociālās labklājības pamats darba vietā, ģimenē, uzņēmumā, iestādē, valstī un sabiedrībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Lūk, un par šīm lietām tad mēs arī runājam šajā grozījuma priekšlikumā un gribam to panākt, lai veidotu pamatus mūsu ceļām uz augstāku labklājību mūsu darbiniekiem, viņu ģimenēm un arotbiedrības biedriem. Līdzsvars starp darba devēju gan tiesībās, gan pienākumos, gan sociālajās garantijās, līdzvērtīgi apstākļi nozīmē arī uzņēmumu konkurētspēju, iestāžu efektīvāku darbu. Tas viss ir vajadzīgs mums Latvijā. Mēs redzam tos trūkumus, kas mums ir, un gribam kopā ar jums tos risināt. Tāpēc aicinu jūs visus ienākt Mana balss LV mājaslapā un atbalstīt ar savu parakstu šo Elbas dalību organizāciju iniciatīvu. Paldies! Lai mums visiem kopā izdodas veidot stiprāku, turīgāku Latvijas sabiedrību un lai mūsu uzņēmumi un iestādes strādātu efektīvi un ar augstu darba resursu.